Aktuālākais Jēkabpils kultūras pārvaldē. Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji! Ar aktuālākajiem Jēkabpils kultūras pārvaldes jaunumiem studijā kultūras menedžere Dats Laizāne. Vasaras sezonas pasākumi Jēkabpilī uzņem apgriezienus un priecē to dažādību un jūsu atsaucību tos apmeklējot. Arī šonedēļas nogalē, jau rītdien, 18. jūnijā, Krustpils saliņā, jums ir iespēja apmeklēt top radio pasākumu, kur organizatori būs parūpējušies par kvalitatīvu un mūsdienīgu mūziku. Piebildīšu, ka biļetes uz šo pasākumu iepriekš pārdošanā varat iegādāties jau šobrīd Krustpils saliņā jaunatvērtajā kafejnīcā. Savukārt nākamnedēļ mūs visus priecēs vasaras saulgriežu pasākumi un arī Jēkabpilī esam padomājuši par plašu un aizraujošu svētku programmu. Jau nākamnedēļ būs skatāmas dažādas tematiskas izstādes pilsētas bibliotekās, un kā arī 23. jūnijā jau no 19. priecāsimies jūs satikt Krustpils saliņā, kur izrādīsim joku lugu brīvdabas izrādē Prēlenīte kopā ar tautā iemīļotiem Nacionālā teātra aktieriem. Pēc izrādes noskatīšanās aicinām vienoties kopīgā līgošanā pie Jāņu ugunskura, baudot gardo miestiņu un Jāņu sieru. Vakara gaitā dziedāsim skaistās līgo dziesmas kopā ar skanīgo folkloras kopu Rūtoju. Un 10. vakarā laidīsimies bezrūpīgās dejās Zaļumballē kopā ar atraktīvo grupu Kreitsburgas ziķeri un deju kolektīvu Kreitsburga. Un ja tu esi Līga vai Jānis, tad īpaši esam padomājuši par tevi, jo uzrādot personu apliecinošus dokumentus vai to kopijas ieeju pasākumā, tev ir bez maksas. Vēlos arī teikt, ka bērniem līdz 12 gadu vecumam apmeklējums uz šo pasākumu ir bez maksas. Un savukārt pārējiem pasākuma apmeklētājiem biļešu cena iepriekš pārdošanā ir 2 lati un pasākuma dienā 3 lati. Biļetes jau šobrīd var iegādāties biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā, un vēlos piebilst, ka šobrīd biļešu paradīzes kase ir arī pieejama Jēkabpils tautas namā. Pēc Jāņiem Jēkabpilī sāksies pilsētas svētki, kurus šogad svinēsim mīlestības zīmē. Un tas nav nejauši. Svētki ir atskaites punkts, kad visos labos darbos, notikumos, savās prasmēs un varēšanās gribam dalīties viens ar otru, gribam padižoties citu pilsētu vidū. Un ir gana daudz, ar ko dižoties, un darīt to ar mīlestību, izjūtot kopības sajūtu un prieku. Šogad pilsētas svētki sāksies 30. jūnija vakarā ar mākslas performanci Sutka un ilgs līdz pat 2. jūlijam. Bet par to, kas mūs sagaida pilsētas svētku programmā, par to stāstīšu jau nākamajā reizē. Un vairāk informācijas par pasākumiem Jēkabpilī jūs varat uzzināt kultūras pārvaldes mājaslapā www.jkp.lv, kā arī ceturtdien.lv un klausoties Radio 1. Tas arī šoreiz man viss, un priecīgus jums visiem līgo svētkus vēlot. Šoreiz atvados un uz sadzirdēšanos pilsētas svētku nedēļā, kad katru dienu informēsim jūs par aktuālāko un interesantāko. Aktuālākais Jēkabpils kultūras pārvaldē katru piektdienu 14.30 un 18.30.